esam tā komanda, kas spēja saņemties svarīgākajos un atbildīgākajos brīžos. Bet strādājam arī pie tā, lai sezonas griezumā rādītu spēli, kas būs nepieciešama izšķirīgajos mačos. Savos spēlētājus augstāk vērtēju cīņas par neatlaidību, tādas standarta sportistam nepieciešamās īpašības. Es raksturotu komandu Jēkabpils Lūši, es pat teiktu neatlaidīgi. Mūsu komandā ir ļoti liela ticība. Tajā pasaulē ne tikai arī sportā, tu vari panākt ļoti daudz, ja tu tici tikai sev. Visvairāk motivē treneri, jo viņš māk ievest gan zālē, gan spēlē, jebkurās telpās to sporta ētiku, to disciplīnu. Teiktu, jā, Mārcis Obermans. Spilgtākā atmiņa noteikti būs. Mēs izcīnījām Latvijas kausu. Kā nekā pirmais kauss man, 5. komandai. Un tas tāds, jā, visvairāk paliekošākais atmiņā. Mūsu fani ir laukumā viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs vispār sportojam, lai dotu viņiem emocijas. Tādēļ milzīgs paldies faniem. Mēs vienmēr esam pateicīgi, ka viņi šeit ir. Gan pie televizora ekrāniem, gan klātienē. Jā, mēs mīlam viņus un radam spēli priekš viņiem. Viņi māca, kā ir jācīnās līdz beigām. Ja? Tu nevari padoties. Mēs darām visu, ko varam, un viens otru bīdam uz uzvaru. Tie paši arī joki, kas ir varbūt komunikācija ārpus treniņiem, kaut kādas dažādas spēles, es nezinu, pasēdēšanas spēļu vakari, kaut kādi, ārpus treniņiem noteikti arī daudz kas vieno mūs. Viņš ir kolosāli. Sirsniņa? Jā, Lūši, es mīlu Lūšus.